51, Ģemjans Zavadskis 47. Un vecākais spēlētājs laukumā Jānis Kozerevs 70. Vladas Bilokas 57, Aļģis Bilokas 46, Jurijs Latkovskis 56, Nikolais Piķuņins, vēl aktīvs sportists treneris 49. Un Nikolais Jakovļevs 62, Oļeks Aļimovs 67. Nu, vecuma cenas liels. Jelgavas komandai, kas vēl viens spēlētājs? Lietuvas nevajag. Tagad Jelgavas veterāni, kas mūs uzņem. Un spēle sākās ar Ģemjans Zavadskis sitienu. Es nezinu, pēc kādiem tiesnesiem, pēc noteikumiem tiesās Toms. Pēc vecajiem noteikumiem nekas tāds nav 22 būs. Agrāk bija tā, ka pāris ir pār 22 un cita apakaļ. Nu, jaunie noteikumi ir tas, kad cīņa centrā. Tā kā te arī noteikumi mainījušies pa to laiku, kad spēlēja regbi. Toms teica, kad lai mierīgāk. Tā, papriekš Latvijas. Tātad Jelgavas komandas sastāvs. Jānis Bumberis 41. Jurijs Rižakovs, bijušais meistarkomandas spēlētājs Vefs Raps 54, Valērijas Drosts 42, Aleksandrs Vizulis 53, Maksims Kārtels 35, Igors Ruža 42, bet nu cīņas. Vladas Bilokas tur bumbu, noiet uz raku, mūsu laikā tie raki nebija tik daudz, bet Jelgavisti tur jau uzbruk Jurijs Rižakovs. Jā, es kā jūtu šeit nekā draudzības spēle diez vai iznāks. No pirmajām minūtēm enerģija ļoti liela un spēlē baigonīgi. Veči saudzējiet, берегите, ребят, перевожу на русский язык. Dainis Strautmanis 49, Aleksandrs Davidkins 53 gadi, Jurijs Bodaņevs 50, Aleksandrs Paulāns 39, Jačeslavs Snietkovs, arī meistarkomandas spēlētājs 44, Edinburgas mūs tāds varonis, Valentīns Žiks 3-3, Romanovs Aleksējs 3-8. Nu, vecumcenas ziņā Rīgas komandā ieliek. Vairāk ir vecums, jaunāk ir maiņa. Uztais maiņu. Vladas notiec ir. Kā es redzu, ļoti bezkompromis cīņa. Ребята, игра закончилась. Память Игоря Умецкого. И помните, как его звали, пусть молодые вспоминают. Прозвище Игоря было Сухой. Он мог пролезть где надо, везде пробежать. Такой у него бег был рваный, как мы называем. Вот. Немножко вперед. Иван Крупала не удалось. Маленький пас вперед. Берегите силы. Еще второй тайм. Третий тайм. Уже готовимся к третьему. Синий за флажок. Я не знаю, почему тут пришел, тоже, можно сказать, елговская легендарного персона. Сергей Закревский. Вот он, но не разделся. Но он еще готовится к второму тайму или к третьему. К третьему тайму, вот тоже хорошо. Ну, и судья немножко подыгрывает елговским регбистам. Я вижу, да, ладно. Спасибо. Так как играем в Елгаве, все правильно. Tiesa, neļaus spēles uz zemes uz priekšu. Gribu jums teikt, kad šo turnīru Igor Umecka piemiņas turnīru Mītava atbalstīja, tas ir ļoti cīnījami Jelgavas pilsētas dome un Jelgavas sporta centrs. Tas nozīmē, ka pret regbiju ir laba attieksme un visas mūsu aktivitātes, kas Jelgavā tiek darīts, un Mītavas klubs, un šeit ir tikai tiek atbalstīts. Tā kā viņiem paldies.
Jelgavas komandu uzbruk. Bet bija maz spēles priekšu. Es veterāniem nestāstīšu noteikumus, nekādi jaunie noteikumi nav, paši pārējos jau viss zina. Да, правильно, Сергей, пас вперед еще не отменили, да, изменений в этом плане нету. Но у других есть, знаешь, как рак, в наше время не поднимали. Ой, Тёма, хороший пас, атака, держи мячик, держи, при себе хорошо. Ой, как хороший мяч отвоевали. Там Владимир Никонов, атака ввел Ивана. Ну, очень упорная игра. Кого больше хватит селенки, вот не знаю. Николай Петюнин, он еще тренирован, может, ну может. Vēl uz svēto malu nespēlē. Skata pēc tevi. Захват. Петровский, но это сделал Славик наш, Светков. Тут у кого больше сил хватит. Ну, хочу отметить, что по возрасту Риганов много старше, так что уважайте. Так, игрок включается у нас Айвар Крумич, игрок бывший из сборной Латвии, ну, сейчас тренирует команду «Виртус». Занимается молодыми ребятами, которых я сегодня их видел здесь. Молодцы ребята, что приехали, и видите, как ветераны играют еще. Павел Иванов! Оу! Демьян Завадский! Один из лучших игроков всех времен латвийских. Ну так, топ. Пятнашку стабильно. Оу! Иван Хрупалов! Не забыл свой активный образ регбийный атак. Svētais uzmanīgi, nē, salauzi viņu. Ян Козырев обманул еще! Ой, двоих! Ну ладно, аутом, побежал аут. А то у вас было бы неприятно с Елгала. Алимичу 70 лет, так мы его называем, да? Нет, Алимичу 67. Самый старший у нас игрок Ян Козырев, который сейчас провел 2 обманных движения и прошел по краю. Вау, ну, Дайнис, да, силен игрок. Вспоминаю, в этом году чемпионату по пляжному один из лидеров своей команды был. Дайнис. Что-то Елгова не вздыхает, не тренируется, наверное. Я так шутку, не обижайтесь, ребята. Divas. Пока мячик не вышел, 5 метров от схватки надо отойти, иначе так не выходит. Вот там кто проливает. Захватили. Не так легко пройти Старую Гвардию. Sots par labu Jelgavai. Šeit nav neviens šī laukumā, kas nesaprot regbija noteikumus, tā kā es neskaidrošu. Tikai varu salīdzināt ar veciem noteikumiem un kādu jaunie noteikumi, kas stājas spēkā par 3 gadu iepriekš. Es vien jau jums teicu, ka pārsit pārgala līnijai nav nekāds centrā, bija 22, pirmais pusi grīkos. Tā mums bija arī taktika, kad jau pēdējās minūtes nejācām komandu neudal ārā, kā viņi uzticamā 2-2, kā mēs ar kājām. Tā pagāja 5 minūtes. Nu, es tā, pēc noteikumi. Tad, ko ievies kā tā, nē, ievies tā pārsit pār, jau ir cīņas. Un spēle turpinās. Es nezinu rezultāts, kādi ir
mūsu U20 mītavas kāp izcīņā, bet es redzēju, ka cīņas bija ļoti agresīvas. Labi nospēldainis, viņš nedos, tas ir spēlētājs, kas ies pats, viņš jāņem. Labi! Vladimirs Nikonovs saglabā bumbu uz raku. Ui, ko labi ķoma no manī, vēl roku veiklīgi, paša Ivanovs sitiens. Nu, tur ir uzskrējiens, ļoti problēma. Ja labi nospēlē, Jelgava tiek ārā, ātrs. Rakā pa pozīcijā Aivars Tomiņš cīnās, dabūja, bet bumba tomēr Jelgavas. Ļoti labi saspēlē, var teikt. Vladimirs Nikonovs pieredzīja. Tom, laik, Tom! Kur vajag. Pasaka pēdējā. Так, Винос на удар. Идет Соник, там бегать надо. Там надо бегать, может не надо. Паша, ногой выходить. Здоровье. Берегите здоровье. О! Ничего, нормально, он вел. Всех вел. О! А вот и аут. Вот и аут.